Pagaidām ir izieta. Un jādodās uz vispirms Stokholmas reisu. Pēc tam no Stokholmas uz Alicanti. Pēc 5 stundām gan. Lai izlaišanai un gaisa nolaities ar tīklību. Atcerieties, ka drošības veste nedrīkst ieplūst lidmašīnas salonā. Pirms pacelšanās lūdzu pievērsiet uzmanību drošības instrukciju kartei, kas atrodas sēdvieta zonā. Tā ietver svarīgu informāciju par drošības noteikumiem, kas raksturīgi tieši šai lidmašīnai. Lūdzu ievērot drošības atrīnājumus salonā un apkalpes vieglas norādījumus. Atgādinām, ka sēdvieta lidmašīnā ir kategoriski aizliegts. Un tad nopērkšu tās loterijas biļetes. Jau tur kaut kāda iespēja kaut ko baigi vinnēt, bet it kā ir iespēja kaut ko vinnēt, bet galvenais, ka tu nezaudē jebkurā gadījumā, vismaz viņi saka, ka tā visa nauda aiziet bērnu veselībai. Tā kā tāpat var noziedot, 10 bērnu veselībai un tā, vai tu vinnē vai nevinnē, tas tur tā. Stokholmas tagad ir baigo augstumu. Vismaz nākot pa to geitu, jau likās, ka te ir augstās saprat, ka es neesmu gluži, es tikai uz dienvidu zemēm esmu tā kā saģērbies, bet kad man vienu dienu, pēdējā diena paredzēts arī bišķiņ aizbraukt no lidostas uz Stokholmu, jo tur man diezgan 10 stundas būs starpā līdz lidojumam uz Latviju, un tad man šī tādam nāksies, kādu 5 vai 6 grādi varbūt. Smuki tādi zaļi akcenti un pa vidu koku apdari. Kas man patīk lidostas toaletē, tas, ka, pirmkārt nav tas jāspiež, bet viņš uz sensoru darbojas, bet otrkārt tas, ka tepat iekšā kabīnē ir izlietne. Vai gērtiņi izdomājuši, kā to vilcienu uz reklamē visur, es tieku tikai 18 minūtes līdz Stokholmas centrālajai stacijai, un to var uzreiz noskanēt un nopirkt biļeti. Un rekur nākamajā vilcienu pēc 6, pēc 21, pēc cik tikai nezinu īsti, cik viņi maksā, tur bija autobus arī, tā kā reklāma kaut kur iepriekš, un tā bija kaut kā 10 eiriķi. Rekur vēl kaut kāda autobusa reklāma ir. Pārēķinot kaut kādu tur 10, varbūt bišķi vairāk eiriķi, vienā virzienā. Vilciens jau droši vien, ka dārgāks ir. Un šī tie arī rāda viņu laikus. Jāmeklē apmešanās vietas kaut kur lidostā, kur tu sēd šīs stundas, 4-5. Pagaidām atradu tādu neaizņemtu lādējamo vietu. Tā ir sūrinda, kur visi tikko iznākuši no atnācēju arrivalsta apgabalā, un tad tālāk dodās uz departures un visu kaut ko, tev ir kaut kāda kafejnīca. Jāstās varbūt pēc tam kādu labāku vietu atradīšu, nevis te, kur visi drasē garām, bet pagaidām pasēdēšu, papētīšu. Kādi man tur īsti geiti vakarā. To terminālu 4, kur man jātiek, laikam tāpat vienkārši aiziet nemaz te nevar. Te neredzēju, kur varētu turpināt iet. Te ir jābrauc. Bet es nesaprotu, vai priekš tā ir arī jāpērk biļeti vai nav jāpērk biļeti. Šeit arī brauc uz to centrālo staciju, bet tur bija arī rādīts, ka ir ties iekšējais transports starp termināļiem. Stokholmai tipiskās tās klintīs metro izraktās.
cik forši sēdekļi, tie ir riktīgi ēst, un te vēl dzērieni. Tur ir tik galvenais vilcieniņš. Nu jā, tā arī bija tādā veidā, es atbraucu uz vienu pusi uz 4. terminālu, te var iet un uz otru pusi uz 2. un 3. termināli. Pārējiem auto uz Stokholmu tālāk. O jā, te ir augsts. Tāds sajūta, ka ziemā es atgriezies viss ar pufēkām arī staigā. Kaut kā tā piederīgi, iederīgi Stokholmai savā ziņā. Pat savā ziņā Stokholmas šarams ir, jo bieži esmu bijis kaut kādā ziemā arī, kaut kādā tādā laikā arī esmu bijis Stokholmā. Tāds pelēcīgums, metāliskums un tāds vēsams. Bet es sanāk, ka ļoti nedaudz īsu brītiņu pabraudis kaut kur. Es gāju pa tiem tur, es redzēju to pašu ēku. Respektīvi, ka es atlidoju un gāju pa tiem garajiem gaitiņiem. Pa logu redzējuši to pašu ēku, tad kaut kā viņš te tā atveda mani. Varbūt, ka te varēja arī atnākt. Ew, bet... Pagaidi, un tad sajūtu... Čināt, vai tu viņu ļoti līdzīgi uztaisīši? Un pilnīgi sajūtu, ka es taču te nācu jau iepriekš un aizgāju tur. Es esmu atradies tāpat apakaļ. Nopietni. Nafig es kaut kādu loku uztaisījis esmu. Jā, burgeri gaidu, tur viņam būs paņemšana, bet... Vienkārši smīkli, ka gribēju pastāstīt, sanāca tā, ka man tiešām nekur nebija jāiet. Tā es biju iznācis no tās lidmašīnas atbraukšanas ceļa. Tā es jau biju šajā pašā vietā. Un es paprasīju tur sargiem, un par laimi šis arī ir 4. termināls, tas, kur man ir vajadzīgs būt. Bet es izgāju ārā, jau bija rakstīts exit, kā parasti pierasts, kad atbraucējiem ir kaut kāda viena nodalīta zona, un tad tu dodies uz exit, tur bagažu klājumu un izēj tam cauri, un tad tu ej un meklēji, kur tev ir termināls. Es nobraucu ar to vilcienu, izbraucu, un beigās izēju cauri drošības, man nemaz nebūtu bijis jāiet drošības kontrolē, un nāk cauri, izgāju cauri drošības kontrolē. Un esmu atpakaļ turpat, kur bija. Izklaides, kā saka, ja 5 stundas jāgaida nākamais lidojums, bet, ja jums ir jāsteidzās, tad labāk tā nedarīt. Diezgan varētu būt zātīgs. Mēs šodien faktiski vairāk nekā īpaši kādu sneku nenopirkšu, laikam būs jānopērk, jo naktī tur ieradošos, tur jau man ar nekādas vakariņas vairs nebūs. Diezgan rausīgs tādā. Iekšā siltumiņā pārāk kļūdi nevajadzēja tur salt. Tā, pa 8 bišķiņ kavēsies lidojuma sākums uz Alicanti. Tur laikam nāks vēl stunda klāt, uz Spānijas sanāk. Nē, vai atpakaļ tieši sanāk. Som sån där 16 med högre hastighet. Ja.
Nākamais jau mūsējs pienāk. Uzreiz ienākot šāds te sagaida. Šeit it kā tā autobusu pietur, kā es saprotu. Daži cilvēki arī gaida. Ja tiešām viņi šeit jau ir, lai gaidītu vēl 40 kaut kādas minūtes. Bet tas būs tomēr varētu būt ātrāk. Jo sanāk, ka naktī tikai vienos viņam. Nu, viņš reiz stundā tikai tikko 12 pagāja. Tur ir kaut kāds timetables jāpaskatās. Cikos viņš rāda. C6. 20 minūtes. Pajautāju tiem cilvēkiem, kas tur sēž, vai tur bija rakstīts plus 20. Vai tas nozīmē, ka pēc 20 minūtēm būs autobus? Viņi teica, tas ir minimālais, kas jāgaida. O kā tā interesanti vairākos stāvos. Jā, es te uzbraucu liftu, lai tik līdz šim stāvam. Varētu būt 20 minūtes, viņš teica, varētu būt arī 40. Šī ir Spānija, viņš saka. Es saku, nu tā kā loterija tāda, jā. Uzreiz sajūsmu rada pirmie tropiskie augi, kurus ierauga. Tie ir autobusi uz Benidormu, iedomāju, vai kaut kādā brīdī. Nu, tas ir no lidostas, pat gan jau cauri arī. Uz tiem takšiem gaidīt arī nav baigā izpriets. Tur reku līmeni zemāk vesela rinda, vienkārši stāv uz takšiem, es tā saprotu. Kaut kāds taksis piebrauc, te viņi tur iet. Tas būtu kaut kāda tur, it kā oficiālā esam noteikti cena 21 eiro naktī, ko nedrīkst, laikam viņi pārsniegt, kā līdzīgi Rīgā tagad grib noteikt. Jā, bet šis autobus tur ir tikai knapi 4 eiro. Tā jau besīk, ka Rīgas tajā stāvvietā dēļ tā, kā tas atpakaļceļa lidojums tik vēl ienāk atkal, tu vairs ar sabiedriskajiem netiec atpakaļ uz Jelgavu. Jāņem mašīnai pārkings, kas tagad sanāk, tagad viņš tur jau riktīgi jau dārgs. Sanāk jau kaut kādi 50 vai 60 eiro par to vien būs. Lidosta katrā ziņā ir tāda patīkama, tukša, klusa naktī. Tagad nav, šajā vismaz vietā nav pārāk daudz tādu, kur gulēt. 2 vietiņas bija tādas, 3 soli bez atzveltnēm un viens arī gulēja uz vienas. Es tagad neatceros, vai man sanāks tieši vai nesanāks tajā pēdējā naktī. Aizmirst, kā tur beigās bija, vai man bija kaut kāds agrējs uz Stokholmu. Tas reiz, man liekas, man tieši vai tikai nesanāks šajā lidostā gulēt. Vai kaut kā pavadīt nakti, bet te daudz klusas vietiņi. Labi, jā, kaut vai nav soli, pat vai te pa jauniešu modē atnāc un iesēdies kaut kur vismaz tādā kaut kādā mieriņā. Tāds stūrīšs te var atrast daudz. Pagaidām viss tāda normāla komunikācija. Vienkārši pasaka, lai uzraksta, ka es tur būšu klāt, un tad viņi atvērs durvis. Viņa vai viņš, nezinu. Autobus ilgi gaidīt. Beidzot ir klāt. Sekoju kartē līdz punktam. Zinu, kur man jāizkāpj. Tādā veidā vismaz saprotu, kur tu atrodies. Daudz hoteli. Daudz, kur te ir palmas. Beigrienīgi tie čuvaki bija tur autobusā no dažādām vietām. Viens tur teica, viņš ir no Stokholmas.
Bet viņi jau smējās, neizskataties pēc zviedru, es saku, jā, oriģinālās Mirānis. Un tad es nesapratu, kas tie, vai viņi paši arī bija spāņi, vai arī no kaut kurienes šeit Spānijā savukārt atbraukuši. Un tā un stāstīja, kas tur un kā tai pilsētā redzams. Es jau arī biju pirms tam šodien pameklēju daudz tās interesantas tādu skatu vietas. Tā viena alaja esot ar kaut kādiem austrāļu kokiem, tāpēc ļoti interesanti viņi izskatoties, tad atvest sastādīt no Austrālijas. Kāpēc es pareizi joprojām vai nepareizi? Laikam pareizi. Maza, bet smuki istabiņi. Un tur ir virtuve, tā kā pieejama, tā kā varētu pats pirkt. Nē, es šobrīd neko pēc rīta, bet būs jāiziet, ka viņa kaut kur veikals, tad domā ir. Nopirkt